stāsti Latvijai. Esiet sveicināti visā Latvijā! Prieks ar jums atkal tikties, lai izstāstītu jums jaunus un noderīgus stāstus. Stāsti Latvijai. Ja tu meklē informāciju par būvniecību un remontdarbiem, ieskaties abc.lv. Savukārt, ja tevi interesē jautājumi par veselību, ieskaties medicīna.lv. Stāsti Latvijai. Viesojāmies privātā pirmskolā Ādažos Brīvā Austras skola. Šeit patiešām staro mīlestības pārpilnība un mazie ķipari apgūst latviskās dzīves vērtības. Šodien jūs esat ciemos pie mums privātajā pirmskolā Brīvā Austras skola. Mēs atrodamies Ādažos. Mūsu ikdiena tiek pavadīta brīvdabā un latviskā dzīves ziņā. Mēs izkopjam latviskās tradīcijas, ko mācam bērniem, svinam latviskos svētkus kopā ar ģimenēm. Ikdienā uzmanība tiek pievērsta brīvdabas pedagoģijai un latviskai dzīves ziņai, kurā bērns iepazīst dabu un latviskās dzīves ziņas tradīcijas. Izglītības process, kas tiek plānots 8 laikos ar brīvdabas savaiti un saimniekošanas savaiti, kurā uzsvars tiek likts uz kādu no tikumiem un vērtībām. Brīvās Austras skolas simbols ir austras zīme, un austras zīme apzīmē viedumu, zināšanu nodošanu no paudzes paudzei, ko mēs darām arī ikdienā. Mūsu vide ir sakārtota, jo sakārtotā vidē bērns ir laimīgs. Brīvajā Austras skolā ir 3 saimītes. Mūsu vide ikdienā ir ļoti ģimeniska, silta, mājīga, un viens par otru prot rūpēties. Mums ir arī sensorā telpa. Tā ir tāda nomierinošā telpa ar dažādām gaismām, un īpaši šī telpa nodara mūsu bērniem ar īpašajām vajadzībām, jo pie mums ir arī iekļaujošā izglītība. Šodien mēs svinējām lielo dienu. Gatavojoties svētkiem, mēs vienmēr cepam vai maizīti vai pīrāgus, un mēs maizītei mīklu vienmēr jaucam abrā, kurai ir vairāk kā 100 gadi. Tad, kad ir sagatavota maizīte un ielikta cepties, tad var iet doties ārā un svinēt svētkus. Visi svētki mums sākās ar uguns iekuršanu un uguntiņas pabarošanu. Mēs dziedam uguntiņai dziesmiņu. Mūsu bērni zina, ka uguntiņa ir saules māsa, un ar uguntiņu ir jādraudzējās. Uguntiņa ne tikai silda, no uguntiņas arī ir jāuzmanās. Lielās dienas tradīcija ir augstu šūpoties. No rīta jau šūpoles tiek izpušķotas ar krāsainiem dzīpariņiem un pūpoliņiem, un tad puišu uzdevums ir izšūpot mūsu meitenes. Un tad, kad meitenes ir izšūpotas, olas ir nokrāsotas, tad gājām skatīties, kas mums ir iznācis, jo katra ola izstāsta savu stāstu. Un tad pirmo oliņu mēs draudzīgi sadalām, katram pa kripetiņai spēka. Un šādi, svinot svētkus, bērni iepazīst mūsu senču tradīcijas, kuras tiek aiznestas uz mājām, un arī vairākus citus svētkus, kā piemēram ziemas salgriežus un vasaras salgriežus, mēs vienmēr svinam kopā ar ģimenēm. Mūsu sētā ir iekārtota lauku sēta ar dzīvnieciņiem, kur bērni var iet un pabarot tos, samīļot aitiņu, vistas un trušus. Jo tieši rūpes par citiem un vēl jo vairāk par vājākajiem ir tās prasmes, kas dabiski un nepiespiesti palīdz mazajiem cilvēkiem jau no pirmajiem dzīves soļiem apgūt līdzcietību un iejūtību. Iespējams, tieši jūsu ģimenei ir svarīgas latviskās tradīcijas un vērtības, tad tieši jūs esat ļoti mīļi gaidīti mūsu pulciņā. Stāsti Latvijai. Ja jūs meklējat sadzīves tehniku, tad atcerieties, PTA ir vislielākā izvēle un viszinošākie speciālisti. Līdz 31. maijam pērkot Gorenie vai HR tehniku, lotereja. Kopā pavisam 100 balvas. Skaista diena, labs noskaņojums, un es dodos uz vietu, kur satiekas labākie. Jā, PTA sadzīves tehnikas veikals Dambja 3A. Varbūt te nav smalki bruģēts pagalms, bet ir eleganta piebraukšana. Varbūt te nav glamūrīgas, izsmalcinātas telpas, bet ir visplašākā sadzīves tehnikas izvēle vienu vietu.
Jau vairāk kā 25 gadus PTA domā par saviem klientiem, un tas ir patīkami. PTA veikalā savus īpašniekus gaida populārāko ražotāju sadzīves tehnika. Ja neesi pārliecināts par savu izvēli vai rodas kādi āķīgi jautājumi, meklē pārdevēju konsultantu. Visām precēm, protams, ir garantija, ar iespēju iegādāties papildus garantiju. Te viss notiek ātri, iespējama ātra piegāde klientam vēlamā laikā. Te viss nopērkams viena vieta. Komfortam lielā sadzīves tehnika. Iebūvējamā tehnika, ikdienai virtuves mazā tehnika. Tīrībai putekļu sūcējiņi, robotiņi, labsajūtai ventilatori, kondicionieri, sildītāji. Es neesmu tik bagāts, lai maksātu divreiz. Viela pārdomām. Negribi tērēt laiku, sēdi mājās un klikšķini PTA LV. Zverīga laba izvēle. PTA. Daram, kā mēs jums daram. Jep. Izstāsti Latvijai! Izvēlies Latvijā ražotu preparātu Epsorīnu. Pārbaudīts un testēts daudzu gadu garumā. Ieskaties epsorīna.lv. Buongiorno, buongiorno. Mani sauc Roberto Miloni, un es esmu šeit, jo es gribu pateikt paldies šim brīnišķīgam produktam Epsorīna. Es negribu runāt tā kā būtu reklāma, bet mans paldies būs no sirds. Man vienkārši bijušas problēmas ar muguru. Sākumā es domāju, ka es tikšu galā ar fizioterapiju, bet tomēr dakteris man teica, ka ne. Kad vajadzēja izoperēt, operācija bija, viss gāja ļoti labi, viss bija forši. Bet tad sākās rehabilitācija, un man rehabilitācijas laikas sākas ar to, ka tomēr man bija liela problēma ar kreiso kāju, kurus jūs tagad redzat ļoti kustīgo. Protams, kad man sākās sāpes, runājot par savu pieredzi, es ar pretsāpju līdzekļiem uz urā, līdz tam brīdim, ka pat viņi pat nestrādāja. Tāpēc vēl vienu labu ieteikumu. Rūpējamies par sevi, bet rūpējamies lietojot dabiskas lietas. Tad vienā brīdī es saņēmu vienu zvanu, lai pamēģinātu Epsorīnu, šo produktu. Es jau lietoju viņu gandrīz 3 mēnešus īstenībā. Sākumā nepamanīju, bet pamazām arvien vairāk un vairāk man tā sajūta paliek labāka un labāka, pašsajūta labāka, es jūtos mundrāks, es guļu ļoti labi, un tas ir ļoti svarīgi. Un ne tikai, piemēram, es nezinu, ka tu ir pie friziera, un tas frizieris tev saka, Roberto, tev palika labāka matu āda, tev mati ir stiprāki. Es tā, man paši fizioterapeiti un visi cilvēki, kas ar mani ir iesaistīti, lai rehabilitācijas notiek pilnvērtīgi, diezgan priecīgi, ļoti priecīgi, un tā rehabilitācija gāja daudz labāk, un es jūtos daudz labāk. Ja jums ir kaut kādas problēmas, piemēram, pašsajūta arī nav laba, nav spēka, nesi priecīgs, es iesāku pamēģināt šo Epsorīnu, jo ar šiem pilieniem, es viņu saucu par brīnumu pilieniem, jo šie brīnumu pilieni, tas skan interesanti, bet tā ir. Mans maids ir plašāk un es jūtos daudz labāk. Es iesaku arī jūs pašlaik, uzreiz domājiet par sevi, jo Dievs mums iedeva šo templi, un par šo templi ir jārūpējas, un es to sapratu, un tagad es varu viņu rūpējos daudz labāk un kārtīgāk. Padomus, ko es varētu jums pateikt. Pamēģiniet Epsorīnu, ticiet man, jūs arī jutīsiet daudz labāk. Tā, bez nekādām reklāmas nolūkiem, tas ir no sirds, no nerviem, no kājām, no pēdām, no visa sava ķermeņa. Izstāsti Latvijai! Kas ir labas veselības un jaunības eliksīrs? Veselas locītavas un laba pašsajūta.
Beidzot klāt ir pavasars, un daudzi cilvēki domā par to, kā uzsākt aktīvu dzīvesveidu. Bet bieži vien gadās tā, ka uzsākot šo aktīvo dzīvesveidu, kaut ko mēs izdarām nepareizi un traumējam savus locītavus. Varbūt kādi ir jūsu ieteikumi, ar ko tad vajadzētu sākt, lai tā pēc iespējas saudzīgāk un efektīvāk sāktu sportot? Tā ir ļoti pareizi, kā jūs sākat tā saruna, ka ļoti daudz grib uzsākt un viņi pārvērtē savu spēku. Jo katram no mums mēs jūtam, ka mēs varam, bet, diemžēl, tā locītavas nav gatava vai muskuļi nav gatavs. Tā kā jebkurā gadījumā, uzsākot savu sporta aktivitāti, vienmēr ir jāsāk trenēt lēnā garā, jāsāk trenēt savu muskulatūru, lai nebūtu ļoti liels lods uzreiz uz locītavas. Ja nepareizi ir sākam trenēties, mēs varam nonākt uz pretējā pusi. Tad varam sabojāt savu locītavas un nonākam uz citādu problēmu locītavām. Jā, bet varbūt kas ir tie sporta veidi un varbūt pat vingrinājumi, ar ko tad būtu labāk sākt? Pareizi. Kā es minēju, visbiežāk un visvairāk, kas ir jāsāk, ir muskulu spēku treniņi. Tas ir pats galvenais. Protams, es vienmēr iesaku uzsākt ar profesionāli, ar ārstu kā fizkultūras ārstu, kas varētu parādīt vingrinājumu muskulu spēku, vai ar vienkārši trenažeru zāli, ar treneris, ka tiešām sākam tikai un vienīgi ar muskuļu. Jo tiklīdz ir muskuļi ir gatavs, saiti ir gatavs, tad mēs varam jau sākt savu ierastas sportu. Bet tā uzreiz sāk skriet, lekt, uzkāp uz velosipēdu, tas nebūs tas pareizāk. Un kas varbūt ir tādi paši traumatiskākie sporta veidi, kas traumē mūsu locītavas un ar ko īpaši ir jāuzmanās? Viss, kas ir saistīts ar triecienu. Tas nozīmē, ka visi tie kontaktsporti, tā kā futbolu, basketbolu, volejbolu, handbolu, kur ir lecieni, viņi var bojāt locītavas. Jo īpaši, ja nav muskulu sagatavotība. Ja tā uzreiz ir leciens, pieņemsim, tad ir triecieni kaulu pret kaulu, un pareizāk sakot skrimslīt pret skrimslīt, tās skrimslis var sabojāt. Un tā ir visbūtiskāk nesabojām skrimslis. Viņi jābūt elastīgam. Tad tam skrimslis jābūt elastīgam arī tas viss struktūra, kas ir locītavas. Uzsākot aktīvu dzīvesveidu, noteikti ļoti būtiski ir domāt arī par uzturu, par to, ko mēs ikdienā uzņēmam ar pārtikas produktiem. Kas būtu svarīgi locītavu veselībai tieši no šīm uzturvielām? Protams, uzturam ir ļoti nozīme, kā jūs minējāt, jo uztur arī ne tikai ir vajadzīgs tikai locīt, kā jūs minējāt, bet arī ir nepieciešama muskulatūra, saišaudi un arī locītavas. Viņai ir īpaši, mēs runājam par locītavu, locītavai jābūt ļoti elastīga. Locītu uzbūvi, ka tāda, katra locītava ir ļoti daudz skrimslītes starp kauliem, un tas skrimslis ir jābūt elastīgum. Tiklīdz viņi paliek sausāk, viņi paliek cietāk, tad viņi zaud savu elasticitāti, un tad nonākam uz lielu problēmu. Lai nepazūd tas elastīgums, tad ir nepieciešama uztur dabūt to olbaltumvielas, tā dabiska olbaltumviela, ko mēs varam dabūt arī no kolagēna. Dabot to, tad mēs nodrošinām elastīgumu tā locītavas un arī elastīgumu arī mūsu saišaudi, kas ir nepieciešama mūsu. Tā ir ļoti liela nozīme. Un, protams, ne tikai kolagēna, bet arī citi produkti, kas nav jāaizmirstās arī par savu veselīgu dzīvesveidu, veselīgas ēdienu, muskulatūras audzināšanu, tas arī ir ļoti nozīmīgs. Bet varbūt jūs kā ārsts varat pastāstīt cilvēkiem, kas tad ir kolagēns? Kā es minēju, tā kā kolagēns sastāv no dabiskas olbaltumvielas. Tā olbaltumvielas ir nepieciešama elastīga, kas dod elasticitāti muskulatūra, saišaudi un arī tā skrimslīte. Tiklīdz mums ir tā elastīguma, tad tas skrimslis bojājumi ir ļoti samazina. To viss iespējami bojāt tā skrimslīte. Tā olbaltumviela, tā kolagēna, mums dabiskā veidā, dabiskā procesā, mums ir līdz 25 gadu vecumā, viņi tik ražot mūsu ķermenī. No tā 25 gadu vecumā, diemžēl, mēs sākam zust. Un tā lēnā garā, līdz 40 gadu vecumā, mums vairāk tāda kolagēna ir ļoti, ļoti maz mūsu ķermenī. Tāpēc ir nepieciešām papildināt ikdienā, lai mēs nezaudējām to elastīgumu tā mūsu locītavas. Kā jau mēs iepriekš runājām, tad pavasaris ir tas laiks, kad visi uzsāk aktīvi sportot. Vai jūs arī savā darbā varat novērot to, kad pacientu pieaugums ir lielāks, teiksim, nekā citā gada laikā? Tā ir pareizi, jūs teicat, ka pieaugumi ir, jo redzat, man uz galva ir čiveri, jo man pašam arī patīk pabraukāt ar velosipēdu. Un es arī tiešām pamanīju, ka patreiz cilvēki ir ļoti daudz palika aktīvi. Un, protams, kā mēs minējām, ja aktīvāk, ir lielāka problēma, lielāks sāpes. Un arī es to pamanīju savas online konsultācijas, ka cilvēki vienkārši grib ātri dabūt uz konsultācijas, ka viņam sāk sāpēt viena locītavas, uzsākot savu skrēdu vai lekt, jūtam, ka patreiz ir pieaugums pacientam.
Nobeidzot šo sarunu, ko jūs, doktori, varētu ieteikt cilvēkiem šajā pavasarī? Pamatā mūsu dzīve ir kustības. Pamatā ir jākustās un nevajag aizmirst par savu uzturs arī. Tas ir pamatā, es vēlreiz gribu uzsvērt, ir kustības un ļoti pareizi kustības. Bez pārspīlējuma un nepārvērtēt sevi. Dzīvība tā ir kustība, bet lai mūsu locītavs būtu vesels, ir būtiski arī uzturvielas, ko ikdienā mēs uzņemam. Tāpēc Agetis suplements ir izstrādājis unikālu uzturvielu kompleksu Dias Forte kolagēns, kas satur 10 gramus kolagēna vienā maisiņā, kas atbilst vienai dienas devai. Kolagēns ir ūdenī nešķīstošs proteīns, kas veido mūsu saistaudus, skrīmšļus un kaulus. Un 10% no cilvēku kopējās masas sastāda tieši kolagēns. Kolagēns ļauj mums kustēties brīvi, bez sāpēm un nodrošina locītavu elastību. Kolagēns būtu jālieto ikvienam cilvēkam, kas piekopja aktīvu dzīvesveidu, sportistiem, kā arī gados vecākiem cilvēkiem, kā arī ikvienam, kuri vēlas uzlabot savu locītavu veselību. Un kolagēnam ir arī ļoti laba īpašība, tas uzlabo ādas, matu un nagu kvalitāti, kā arī zobu kvalitāti, jo 70% no mūsu ādā esošajām olbaltumvielām veido tieši kolagēns. Dias Forte kolagēna lietošana ir pavisam vienkārša. 1 maisiņš dienā, izšķīdiniet to glāzē ūdens, un jūs būsiet uzņēmuši pilnvērtīgu dienas kolagēna devu, kas ļaus jums saglabāt savu locītavu veselību un atjaunot kustību brīvību. Izstāstī Latvijai. Biovide veic izbūves darbus jau 10 gadus. Spēj rast risinājumu jebkurai situācijai. Augsti gruntsūdeņi, mazs sabūves gabals, Biovidei tā nav problēma. Šodien mēs tiekamies pie klienta, kuram nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Liela tehnika šeit palīdzēt nevar, druscītiņ palīdz maza tehnika, bet pārsvarā viss darbs tiek veikts ar rokām. Sveiks, Kristap! Sveiks, Enār! Konkrētā māja, lietus, ūdens, noteks sistēma. Līdzīgi, jā. Bet vienot sakot, lietainā dienā visi notekūdeņi no jumta, visi, kas tiek novadīti vai vadās no jumta, tad mēs attiecīgi šodien cenšamies to visu konkrēti novadīt vienu vietu, lai tad nebūtu mitri, bruģi, zālāji, un lai tas mitrs tiešām tiek aizvadīts tālāk no ēkas pamatiem un pašas ēkas. Lietus ūdens tiek novadīts centrālajā sistēmā, alternatīva. Jā, ir mazliet jāpiedomā par tā, kur novadīsim, jo nav iespējas novadīt vai atklāt ūdens tilpnē grāvī. Šajā gadījumā mēs tad attiecīgi vadām projām tālāk no ēkas, tomēr zālienā, esošā klienta teritorijā, bet tomēr tālāk no ēkas un infiltrēsim gruntī. Augsti gruntsūdeņi, tas bišķietiņ apgrūtina? Teiksim tā, kā kurās situācijām. Protams, ka augsti gruntsūdeņi ir problēma, ir sarežģījumi. Arī šajā gadījumā ēka tomēr ir mazliet zemāka, bet teiksim tā, ka normas robežās šeit viņi ir diezgan augsti, bet tomēr spējam realizēt klienta plānotos darbus un atrisināt klienta problēmu. Bet ir, protams, gadījumi, kur tiešām ir ļoti zemi, tad papildus jāliek tādas pārsūknēšanas stacijas. Var sakot, jebkurā situācijā mēs spējam rast risinājumus, vienīgi ir jāpiedomā par konkrētiem risinājumiem. Ir arī jūsu viena no jomām kanalizācija? Kanalizācija tas būs primārais, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, gan pilsētas centrālajā tīkla, jeb arī, kad nav iespējas pieslēgties pilsētas tīkliem, tad mēs piedāvājam dažādas lokālas risinājumus. Ar kanalizāciju arī ir tiešām daudz risinājumu un it sevišķi privāti mājām, kur tās ēkas ir varbūt netik ļoti pārdomāti, iebūvēts, vai vairums gadījumos ir tie vecie padomu laika tie mantojumi, kur tas viss ir bijis stipri vienkāršāks, un tās prasības tomēr aug, un līdz ar to tad tie risinājumi ir jāveido jau esot pie klienta teritorijā, jāplāno, ko mēs varam reāli izdarīt šajā situācijā. Ir jauns gruntsgabals, varbūt ir jau kāda veca māja, kas iegādāta, un ir kaut kādas problēmas. Es zvanu jums, sākot no projekta un beidzot ar materiālu. Tas viss ir jūsu pārziņā. Vai plāno iegādāties, vai ir jau esošs zemesgabals, ko vēlās apdzīvot, būvēt, tad ir jāsāk ar projektu izstrādi un to visu mēs varam nodrošināt. Visbiežāk, protams, ir tie gadījumi, kad klientam jau ir esošs īpašums un vēlās uzlabot. Tādos gadījumos, ja arī rodās kādas problēmas smakas vai tiešām vēlās modernizēt, droši, kurā gadījumā zvans mums.
braucam pie klienta uz vietas, skatāmies, izrunājam visu, saprotam konkrētu risinājumu, tad kopstiski vienojamies un tad tālāk projekta izstrāde, saskaņošana, darba realizācija, projekta nodošana eksploatācijā, visas nepieciešamās formalitātes, viss varam veikt, jā. Aizvien biežāk aktuāls ir bioseptiķis. Aktuālāk ir pieslēgties centrālajiem tīkliem, tas būtu kā vislabākais risinājums, bet gadījumos, kad nav iespējas pieslēgties par minēto bioseptiķi, tas būs tā kā vairāk paredzēts jau ārpus apdzīvotām vietām, jo viņš nebūs tik kvalitatīva kanalizācijas sistēma kā bioloģiska attīrīšanas iekārta. Līva apdzīvotās vietās, mazdārziņi, pilsētas teritorijās ir augstākas prasības attiecībā tieši uz kanalizācijas sistēmām lokālajām, tādējādi mums ir tomēr jāiet līdz tam visam un jāpiedāvā augstāks standarts un labāk risinājumi. Kas man ļoti uzrunāja dziļurbums un spice. Jā, tas ļoti daudziem klientiem tiešām ir aktuāla tēma, un jo vairāk dzirdam, tiešām uzslavu par to, ka mēs esam arī tam pievērsušies, kad mēs spējam nodrošināt, teiksim, pilnu servisu. Tiešām kanalizācija, ūdens, vēl jāpadomā par elektrības pieslēgumu. Tad būtu, teiksim, pilns komplekts, jo tās ir tās komunikācijas, kas ir tiešām vajadzīgas. Jā. Dziļums atkarīgs no dziļuma, spices, tur tiešām ir ļoti daudz faktori. Es ieteiktu vienkārši zvans mums uz ofisa, tad mēs konkrēti varam arī minēt, ne tiešām precīzi, bet aptuveni, tiešām ļoti aptuveni, teiksim tā, tos dziļumus un attiecīgi izmaksas varam precizēt. Skatoties reklāmu uz busiņu, ļoti uzrunāja pagrabs. Cik dziļi rokam, cik lieli, horizontāli, vertikāli ieiešana, slīdam pa slitkalniņu. Tieši tā, kā arī minēja, visus tos variantus, tas viss ir iespējams. Gan vertikāls ieejas, gan 45 grādi ieejas, gan arī horizontāls ieejas pagrabi dažāda veida, dažāda izmēra, dažāda krāsa, tiešām ļoti daudz variācijas ir. Mēs varam dažādu veidu pagrabus saražot, izveidot, iebūvēt. Tas viss ir no mūsu puses iespējams. Jā. Jebkurā situācijā, principā, risinājums vienkārši ir jādara un viss ir atrisināms. Atradīsim risinājumu jebkurai problēmai un ieteiksim labāko variantu. Uzticies profesionāļiem, sazinies ar BioVide. Paldies, ka noskatījāties raidījumu Izstāsti Latvijai. Ja arī jums ir ko pastāstīt mums, rakstiet vai zvaniet. Izstāsti savu stāstu Latvijai un neaizmirstiet piesakoties mūsu sociālajiem tīkliem.